Kas tev pamudināja iet militāro karjeru? Līdz galam militāru ceļus varbūt ne. Viens no maniem brīvā laika hobijiem ir zemesardze, bet pirms tam es gāju jaunsardzē. Un patiesībā es iestājos dēļ cepures, tikai dēļ cepures. Un tad es sāku iet uz nodarbībām un izrādījās, tas ir ļoti interesanti. Teiksim, ir profesionālais dienests. Tas tie ir cilvēki, kas iet uz darbu, viņi 8 ir darbā, 5 brauc mājās lielākā daļa, un tie, kas pastāvīgi atrodas misijās. Un tad ir zemesargi. Viņiem ir parasts darbs, viņi var darīt jebko, es nezinu, sākot no sētniekiem, grāmatvežiem un firmu direktoriem, bet sestdienās, svētdienās reiz 2 mēnesī ir mācības. Un tad, kuras viņi pēc labākās sirdsapziņas apmeklē vai neapmeklē. Kā reaģēja tavi vecāki, kad tu paziņoji, ka tu vēlies iestāties jaunsardzē? Es pieļauju, ka viņi par tādu organizāciju iepriekš nebija dzirdējuši. Pastāstīju, kas un kā. Un viņi tā kā mani atbalsta. Galvenais, lai man ir interesanti pavadīts brīvais laiks un lai es sev pilnveidoju. Nevis kaut ko darīt piespiedu kārtā, kas man nepatiktu. Kādas ir tavas raksturīgākās īpašības? Es pieļauju, ka 5 minūšu laikā cilvēkiem īsti neatklāšos. Vai atklāšos nelabprāt, bet es pieļauju, ka viņi teiktu, nezinu, atbildīga vai es esmu tā vispār diezgan klusa. Vai izņemot zemesardzi, tev ir kādi hobiji vēl? Man patīk iet pārgājienos un ļoti braukt ar riteņiem. Vakar atklāju šo sezonu, izmetu loku gar Vecmilgrāvi un Daugavu. Kā sievieti, principā, zemesardzē, vai ir kāda savādāka attieksme pret tevi kā pret vīriešiem? Pēc no vienas puses nevajadzētu būt savādākai attieksmei, no otras puses vajadzētu, jo tomēr cilvēku fizioloģija, kāda ir vīrieši, kādas ir sievietes, fiziski nav iespējams darīt to pašu. Protams, iespēja robežās cenšas, un zemesardze varbūt nav tas, kur šīs atšķirības būtu tik manāmas, bet kopumā man gribētos teikt nē, bet atsevišķās reizēs jā. Tev apmācībās parasti apkārt ir tādi spēcīgi vīrieši. Kāds ir tavs vīriešu ideāls? Es šodien neizcelšos ar kaut kādām unikālām atbildēm, kuras neviens nekad iepriekš nebūs dzirdējis. Bet jā, man arī patīk spēcīgi vīrieši, platiem pleciem, tāpat laikā gudri un inteliģenti. Tādas, kuras uzreiz var ievērot. Un patiesībā es vienu tādu jau zemesardzēs esmu atradusi. Galvenais tas, kad kopīgas intereses, tas, kas arī viņi var ievilkt mežā, nevis es neiešu, slapšu un dubļains, un man bailes sasmērēt drēbes. Galvenais, lai nav tāds, un tieši tāds arī viņš nav.